Vidzemē ir ļoti daudz mūžas, un viņas ir piesātnātas, jo ir savādāks zemes dalījums bijis kā Kurzemē, jo Kurzemē ir lielas zemes teritorijas un viena milzīga, gribētos teikt, tā kā pietuvināta jau pils izmēram. Vidzemē ir ļoti raksturīgi tādas mazāki zemes īpašumi, tātad mūža laikā. Jā, un tad arī tās ēkas, viņas ir tieši tajā pašā stilā, jo Olara mūža ir uzbūvēta ļoti līdzīgi, tātad viens laika posms ar mežotni. Tātad liela pils, viens tā kā uzvalkas stils, maza mūža, un viņi kopē tieši tās pašas arhitektūras tendences, visus tos stilus, ko viņi vēlās. Protams, tas viss ir mazākos izmēros. Tas attiecās gan uz ēkām, gan uz arī dārza plānojumiem. Lūk, mēs zinām, ka šeit ir iesākuši saimniekot Engelhartu dzimta. Jau no 17. gadsimta viņu ir daudz, jo šajā Vidzemes pusē, Igaunijas pusē, Krievijā. Jā, lūk, pēc tam viņiem diezgan finansiāli iet grūti un īpašumu pārņem Krīdeneru dzimta. 88. gadā Imants Ziedonis aicināja glābt mūžus, un mēs Rīgā dzīvojot un jau strādājot, toreiz tie ir Gorbačova laiki jau, tad, kad ir pirmie kooperatīvi, un mēs faktiski jau esam nodibinājuši 3 kursu biedri kooperatīvu, Dzenis, un ražojam dažādas mēbeles. Esam pabeiguši Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, un es tajā laikā vēl mācos, pēc tam, kad mācos Mākslas akadēmijā, paralēli arī strādāju kopā ar puišiem, un Imants Ziedonis tieši tā kā aicina glābt tās mūžas, un mums liekas, cik forša ideja, jo līdz tam mēs Rīgā strādājam pie viena no kursu biedra tēva garāžā, un jūs varat iedomāties, ja, cik tās garāžas tur bija lielas, un mums bija, protams, tas baigā šaurīgi un grūti, un vasarā tad mēs tur pilnīgi tā kā ārā, tur, ja lietus nelīst, tad strādājām un tā, un tad likās, vai cik skaisti, un tā doma tāda, kad varētu pārcelties un visi smuki tur kopīgi izveidosim tādu komūnu un tur kopīgi pusdienosim viens pie otra tur un sākām, tad, protams, meklēt tās mūžas un tad mums likās, kur mēs 3 kursu biedri, 3 ēkas, katram savu māju, vai ne? Šeit kādreiz dzīvoja Tidzis līdz ugunsgrēkam un drusku pēc tam arī, un tad tā ir mūsu ģimenes māja, kādreizēja, ko jau teica, kādreizējā Klēts, bet mēs esam pārbūvējuši pa dzīvojumu, tur ir logi izveidot, jā, agrāk tur nebija, viņi bija tā kā tāds cietoksnis. Es esmu studējis un biznesa plānus rakstījis, un dzīve neiet tā. Ja es būtu pēc biznesa plāna, šeit būtu drupas. Bet tā kā mēs te vienkārši no rīta līdz vakaram kaut ko un katru reizi, un tad tas viss iet uz priekšu. Centrālais taisnes stūris, 18. gadsimts, jā, un jumta konstrukcija ir rekonstruēta, jā. Tātad mēs pieļaujam, ka šāds te mansards ir bijis, bet vai tieši šādā izpildījumā mēs nezinām. Tad, kad pirmo reizi 19. gadsimtā ēka nodeg, Muškungs uztais pārbūvi, jo nāk koka verandas modē, jā, un tas ir nepieciešams, tā tiek uzbūvēta 19. gadsimta beigās koka veranda. Un tad, kad nomainās vēl 2 paaudzes, tad pēdējais no mūžas īpašniekiem uzbūvēja mūra verandu tajā pusē. Un tā jau ir ar tādu vieglu jūgenda pieskaņu. Jūs redzat, visa tā klasicisma vītne, viņa ir kā ūdens lāsts, tāda lēna notek. Ja? Tātad tas ir riktīgs jūgens tajā pusē. Tad ēka nepārtraukti ir dzīve, nevar teikt, ka kaut kas apstājās. Tātad šobrīd jūs esat pie Sēļu mūžas. Sēļu mūža ir pašvaldības mūža, tāda vienmēr bijusi. Kolhoza laikos te bija kolhoza kantoris, līdz ar to 2. stāvs ir pārbūvēts. Tas 2. stāvs ir pārbūvēts, kādreiz viņa bija tāda pusotra stāva mūža ar tādu izlaidumu, un mūžai nav kultūrvēsturiskais status. Un tagad atgriežoties 2. Latvijas laikiem, tā kā kolēģi vienu reizi varu pieminēt, nav tā, ka es biju, vai mana tagadējā kolēģi ir bijusi tā, kas rakstīja projektus un kas ļoti daudz ieguldīja savas enerģijas un izdarīja labas lietas, bet kad iesim cauri mūžai, redzēsiet, ka ik pa laikam es pieminēšu, kur ir realizēti līderu projekti, un mūžā mēs esam mēģinājuši radīt to mūžas sajūtu no tā kantora bijušā. Šobrīd mēs atrodamies Sēļu mūžas Velvju zālē. Protams, mūžas laikos te bija vīna pagrabs, padomju laikos te bija ēdnīca. Vietējie cilvēki atcerās, kad tur pa to lodziņu tika izsniegta dienišķā zupa. Un tad te atkal tika realizēts līderu projekts. Kopā ar arhitekti Ainu Jaunzemi, kas arī ārpus estrādi veidoja, kura šobrīd mums ir tā kā
tādā pusgatavā stāvoklī un arī ārpusi muižai. Un šeit ir noņemta virskārta. Kādreiz bija tāds apmetums, ir noņemta virskārta, nolakots, lai atkal šī muižas sajūta būtu. Un šo zāli mēs izmantojam tātad izstādēm. Vieta ir ļoti sena, par to liecina, ka pat ne tālu no muižas apmēram kilometru lejpus pa jūras Rūjas upī senais Latgaļu pilskalns, jo tā arī ir. Šī ir kādreizējā Igaunijas teritorija Sakals augstiem, un par to vēl aizvien liecina ļoti daudz māju un vietu vārdu. Un šeit ir dzīvojuši ne tikai igauņi, bet arī lībieši. Tāpēc citreiz jauc, kad šeit Ziemeļvidzemē un Kurzemē ir līdzīgs akcents, kad mēs runājam vīriešu dzimtē, noraujam vārdiem galotnes un vēl visādi brīnumi. Protams, kad tagad ikdienā šī apvidas valoda vairs tā netiek lietot, diemžēl viņa arī ir diezgan maz cilvēki arī tā tekoši prot runāt, bet es esmu ievērojis līdz, ko man pretī ir kāds, kas runā, tad visu atcerās un visu prot. Pats nāk ārā. Bet atgriezīsimies pie pašiem Naukšēniem. Pirmā muiža šeit ir uzcelta Livonijas kara laikā. Protams, tā nebija ne mūra, ne šāda, bet tā skaitījās nodibināja muižu šeit Naukšēnos Rūjas upes krastā. Tagad muiža pieder pašvaldībai. Dažas sēkas tiek telpas izīrētas, bet tā īpaši šo kompleksu nedara. Un šeit ir iekšā pašvaldības viesnīca, gan muižas ēkā, gan arī tur bijušā kopmītņa ēkā. Ja es nesajaucu, tad kopā var izguldīt 80 cilvēkus vienā reizē. Iekšā sēžaties, ieņemat vietiņas. Laipni Naukšēnos, Naukšēna vīndarītavā. Man sauc Jānis Bauns, esmu Naukšēna vīndarītavas saimnieks. Šodien mēs nogaršosim pāris vīnus, iztaigāsim vīndarītavu ātri un pēc tam ķerpsimies klātī arī stiprākiem dzērieniem. Ja? Ko, esam gatavi? Ok, tad sāksim. Jā. Pirmais vīns, ko mēs nogaršosim, būs Cidonija pussaldējs. Cik savā veida vīni jums ir? Kā kur reize ir tā pagaidām 5 laikam. 90. gados šeit bija galdniecība. Arī tā. Jā! Un tā kādu laiku bija tukši, nekas nenotikās, un tad 2015. gadā ienācām mēs, un uzmaniet, ko var darīt. Tā kā ēka ar ļoti labu auru jau 3. gadsimtā. Daudz maz. Daudz maz prasa. Viens. Šeit ir bijusi gan slimnīca, gan tepat netālu ir Straupas piens. Un Straupe arī ir mazākā Hanzas pilsēta. To jūs arī noteikti zināt, tad jums varētu arī pie mums ciemos nemaz nebraukt, jo viss jau par Straupi ir skaidrs. Tā baltā ēka ir baznīca, jo šim kompleksam kopā ir 3 saimnieki. Tātad baznīca ir draudze, pils pieder pašvaldībai un vēl ir mazā pils, kas ir privāti īpašumā. Sākotnēji bija tā, ka esat dzirdējuši tādu teicienu, ka kopus cūka nebarojās. Tad sākumā tā kompleksa virzība nekur netika uz priekšu. Baznīca ir varbūt savādāka kā citas, jo tā nav zvana torņa. Jā, jo sākotnēji 17. gadsimtā koku zvana tornis tiek uzcelts baznīcas pagalmā, bet zemnieki tur kautē linus, un liniem ir tā spēja pašreiz degties, nodedzina gan
baznīcu, gan arī pili. Un, lai tas vairāk tā neatkārtotos, koku zvanu torni uzceļ tālākajā stūrī, kur šodien tas ir skatāms. Ja.